Es esmu Zana Zamuška, viena no Rain Sisters māsām. Es esmu finanšu māsa. Mēs dizainējam un ražojam īpaši sievišķīgus un tai pašā laikā ļoti praktiskus, gan ūdens izturīgus, gan nedaudz siltinātus un elpojošus mēteļus, kas der gandrīz jebkuriem laikapstākļiem. Mums tā bija tāda pavisam ļoti praktiska, privāta vajadzība. Māsa Zaiga dzīvo Liepājā, un viņai bija 2 mazi bērni. Un Liepājas vējā mainīgajos laikapstākļos nav īsti iespējams iziet ārā ar bērniem, pastaigāties ar lietussargu. Un tad viņi sāk skatīties, ko tādu varētu uzvilkt, kas izskatās pietiekoši sievišķīgs un kas nav paredzēts tikai lietum, bet ko varētu vilkt jebkurā dienā no rīta uzvelkot un nezinot, vai vēlāk būs lietus vai nebūs. Viņa apskatīja, kas ir pieejams tirgū, atrada diezgan daudzus uniseks un tumšos toņos mēteļus, bet neatrada neko tādu, kas būtu pietiekoši košs un tā kā gribētos vilkt. Tā kā mēs visas 3 māsas no bērnības ik pa laikam šujam sev drēbes, tad viņa atrada risinājumu, atrada audumu, no kura varētu šādus mēteļus šūt, un sašuva sev pirmo mēteli, ko varētu teikt, ka tas bija tāds kā prototips mūsu produktam. Tādā veidā mēs atradām to nišu tirgu, kas principā nebija īsti aizpildīta, sievišķīgi un praktiski mēteļi, kas der gandrīz jebkuriem laikapstākļiem. Un tā arī dzima šī pirmā biznesa ideja. Mēs, Rain Sisters, būtībā pārdodam 99% caur e-komerciju patiešo klientiem, kas ir privātpersonas. Un tādi ieteikumi vai aspekti, ko mēs esam konstatējuši šajā laikā, šajos vairāk kā 5 gados, ir tas, ka pirmkārt produktu nepērk tikai tāpēc, ka viņš ir izveidots un ielikts internetveikalā ar smukām bildēm. Pie pārdošanas ir jāpiestrādā un ir jāizveido pārdošanas kanāli un veidi, kā nonākt pie tā pircēja, kurš viņu grib iegādāties. Otra svarīga lieta ir tas, ka pārdodot internetā, nevienmēr mēs zinām, kas ir mūsu klients. Ja mēs aizejam uz tirdziņu, mēs varam saņemt atsauksmes gan tajos gadījumos, kad produkts tiek nopirkts, gan tajos gadījumos, kad produkts netiek nopirkts. Vai cena bija par lielu, vai krāsa nebija īstā, vai vienkārši nebija īstais laiks. Internetā pērkot šīs atgriezeniskās saites principā nav. Un ar to ir jāsadzīvo, un mārketinga un pārdošanas materiāli un mērķa auditorija ir jāveido no citiem veidiem. Ir ļoti būtiski, lai klients tev uzticās. Ir vairāki veidi, kā šo nodrošināt. Piemēram, ja tev ir tikai tavs internetveikals, klientam Amerikā varbūt viņam nav nekādas iespējas pierādīt, ka tas ir kaut kas īsts vai tas ir kaut kāds pakaļdarinājums, kur atnāks kaut kas pilnīgi smieklīgs. Līdz ar to viens no ieteikumiem, kā attīstīt un uzlabot savu atpazīstamību un uzticamību, ir būt pieejamiem arī kādā no lielākiem portāliem, kur ir, teiksim, vairāki līdzīga veida zīmoli, jo līdz ar to klients var apskatīties tavā internetveikalā un paskatīties, tu esi arī tur kaut kādā atpazīstamā portālā, tad viņiem ir daudz vieglāk arī veikt pirkumu tavā internetveikalā. Protams, otrs aspekts ir, lai klientam rastos drošība veicot maksājumu. Līdz ar to katrā internetveikalā ir jābūt ļoti pārdomātam maksājumu rīkam, pieejamiem maksājumu variantiem, kas attiecīgajā tirgū tiek uzskatīti par tipiskiem un ko klienti sagaida tur redzēt, lai viņi saprastu un justos droši, ka viņi var caur šajieni maksāt. Tirgojoties internetā, ir iespējams
protams, veidot savu internetu veikalu vai arī neveidot savu internetu veikalu un vienkārši izvietot savu produkciju kādās no lielajām publiski pieejamajām interneta vietnēm kā Amazon vai Etsy vai eBay vai tam līdzīgi. Tādā veidā ir iespējams sasniegt auditoriju, kas ir jau nākuši iepirkties. Taču ir ļoti svarīgi apzināties, ka šajās platformās nāk cilvēki, kas iepērkas regulāri šajās platformās. Un ir jautājums, vai tavs produkts ir tipiski šai platformai vai nē, vai cilvēki vispār nāk, piemēram, iegādāties mēteļus Amazonā vai nē. No otras puses, ir arī jāņem vērā, ka šajās platformās ir diezgan limitēta iespēja izpaust savu zīmola, savas vērtības un savu vizuālo identitāti, ko ir daudz vieglāk izpaust tieši savā internetu veikalā, nevis kopā ar pārējiem. Vēl viens aspekts ir tieši, ar ko kopā tu esi tajā internetu veikalā. Vai tu vēlies būt kopā ar mājražotājiem no Etsy? Vai tu tomēr gribi sevi pozicionēt kā augstās modes zīmolu, piemēram, kas, protams, galīgi neiet kopā, jo Etsyjā neviens neies pirkt kleitu par 2000 eiro, taču savā veikalā tu vari izvietot produkciju un radīt to iespaidu klientam tieši tādu, kā tu gribi, kādas tu vēlies, lai viņam ir sajūtas, apmeklējot tavu internetu veikalu un iegādājoties tavu produktu.